čau. Ar čau, ko laika biedri piedēvēja Niklāvam Strunkem šī itāliskā sveiciena ieviešana Rīgā. Mazā auguma, kustīgs, atsperīgs, tāds viņš esot pārvietojies ar savu sveicienu, brāzies pa Rīgas ielām, plandošā mētelītī ar sarakstiņu, kādi darbi darāmi. Niklaus Strunke jau bija arī neiedomājama tāda ekstravaganta personība jaunībā, kā viņš staigāja, kas viņam bija mugurā. Viņam bija samta bērete un samta apmetnītis, īsas samta bikses, balta kruzuļaina blūza un apkārt tur melna šalle, ko Ugas Kulma savulaik saka. Tā jau bija vienkārši sieviešu zīda zeķe melnā krāsā ap kakli. Viņš bija tāds, zināmā mērā, bohēms cilvēks, viņam patīk sabiedrība. Ir tie nostāsti, kā viņa kundze no rītiem gāja uz tirgus, Niklāvu ieslēdza, lai viņš uzzīmē kādu ilustrāciju, ka, ja viņš to būs izdarījis, tad viņa pēcpusdienā laidīs viņu pastaigāties. Niklaus Strunke ir virsnieka dēls. Tēvs bija cara armijā. Šai ģimenei ir bērnībai varbūt nav tāds labvēlīgs starojums tiem bērniem, jo vecāki izšķirās, un Niklaus kopā ar savu vecāko brāli Jāni uzauga karavīru ģimenē kazarmās. Un tad tikai, ja es pareizi atceros, 1903. gadā izlēma bērnus Jāni un Niklāvu vest pie tēva radiem uz Valmieras pusi, un tad sākās visi šie stāsti gan par piedalīšanos 5. gada revolūcijā, kur Niklaus ir skolā palīdzējis nodzēst gaismas un izplatīt izsaukumus pret vecākiem. Un tas varēja būt tiešām viens no tādiem punktiem, kas pievērš Niklāvu mākslai. Ja tur palasās tos stāstus, kā vietējā veikalā viņš ir pircis to, ko uzskatījis par krāsām, kā jaucis ar pernicu, kā laimīgs devies gleznot 2 ainavas, pārnesis mājās, un tā radinieca pēc dažādiem nostāstiem vienā variantā iemet šo te smirdīgo, 2 smirdīgos izstrādājumus vai nu krāsnī vai kaut kur atkritumos, un tā varbūt tas ir viens no tādiem pieturpunktiem, ko pats Niklaus kādam tālāk ir atstāstījis. Auglīgāks viņam tomēr bija pēc tiem pavisam agrīnajiem impulsiem, tas bija Pēterburgas laiks, Miris Kustu, tā vide, kur viņš apgrozījies, tur viņš ienāca tādā īsti augstas mākslas, ja, tādā sabiedrībā. Pēterburgā ļoti agri ieguva Niklaus arī tādu dumpinieku slavu, ja, ar savu interesi par pašiem jaunākajiem, avangardiskajiem tādiem mākslas strāvojumiem. Strunke patiesībā bija tas barveits vai pionieris. Viņš pirmais uzdrošinājās tā ļoti spēcīgu un tādu lielu vēzienu visu to. Viņš rakstīja tādus uzsaukumus arī dažus, ja, ka māksla ir revolūcija un viss, jā, ka viss mainīsies. Modernieku studija ir lētākā, pieejamākā tobrīd jaunatnei, kas interesējas par mākslu. Un tur, protams, gan Romanu Sutu viņš satiek, gan Ugas Kulmu tur ir bijis savu laiku. Un daudz ir gājuši cauri tai modernieku studijai. Bet, ja mēs runājam par 2 personībām, es gribu noteikt tādu akcentu. Tas ir Valdemārs Matvejs un Jāzeps Grosvalds. Strunkes tādā modernista attīstībā, ceļā, tie ir izšķiroši pamudinājumi, ierosinājumi. Valdemāru Matveju, es domāju, ka viņš pats nesatiek, bet redz Matveja darbus Pēterburgā Sajuzmala Džoži, Jaunatnes savienības izstādēs, un iepazīstas vēlāk arī ar Matveja teorētiskajiem rakstiem. Un tas impulss studēt, pievērsties
primitīvismu mākslai, tā sauktajām primitīvajām kultūrām, primitīvismu izpausmēm visdažākajām. Tā skaitā arī vēlākai Niklāva interesē par itāļu protorenesanses glezniecību. Tas nāk no Matveja. Ja? Un otrs, tātad Jāzeps Grosvalds, ar kuru viņš arī jau vēlāk kara gados Pēterburgā satiekās, un Strunka piedāvā maina to, kas mums ir mākslas vēsturē ierakstīts ar savu dienas grāmatas tādu piezīmi, ka viņš saka, ka Grosvalds Pēterburgā esot viņu uzņēmis zaļajā puķē. Ja? Tajā mazajā grupiņā, ja pulciņā, kas bija Rīgā. Ja? Nu, man liekas, ka zaļās puķas laiks kā tāds bija beidzies Rīgā, bet satiekoties, ja? Tur šī saikne veidojās. Ja skatās tā laika frontes zīmējums, kur viņi kopējas situācijas ir fiksējuši, rodās iespējas, kā Grosvalds ir iespaidošs. Viņš ir Strunka daudz ko ir gūs no Grosvalda. Tādas monumentālitātes izjūtā zīmējumā un arī uztverē. Dziļi sirdī viņš patiešām ir tāds patriots, un, teiksim, viņš ir kopā ar Kārli Skalbi, ar Eduardu Vīrzu, ar Jāni Akurāti, ar tiem gaišajiem prātiem, kas šo ideju, teiksim, lolo un nes. Strunka tur ir visā tanī virpulī klāt. Ja? Un tas, ko es jau minēju, ka tanī brīdī, kad ir šī jaunā Latvijas valsts, tad šī jaunā māksla kaut kādā veidā arī tiek asociēta. Ja? Ir tā mākslas brīvība un ir tā brīvība, kas ir iegūta tagad, tā neatkarība. Viņš vāc arī izstrādājumus, etnografiskos mālu izstrādājumus, Latgales keramiku un tā tālāk. Ja? Tā kā viņš patiešām ir bijis ļoti zinošs, jāapstāsta arī tas viņa piezīmes, ko viņš kādreiz ir domājis, pārdomājis ar to savu nedaudz tādiem mēģinājumiem dzejā. Tā kā ļoti daudzpusīgs jau un tāds mākslinieciski dziļš cilvēks. Niklāvs Strunke ļoti ietekmējies tieši no senvēstures, ja? Jo viņam pašam mājās arī bija ļoti liela kolekcija ar senlietām. Viņām bija vecās pūra lādes, viņām bija vecie segas un deķi un Latgales keramika un svečturi un vēderenās krūzes. Un tā kā viņš organizēja savu personālu izstādi, tad pirmajā telpā ir tieši šī viņa kolekcija izstādīta, un tālākajā telpā ir tikai viņa gleznas un grafikas. Strunka vispār pēc dabas bija tāds romantisks. Viņam ir tāds romantiski ievirz visur. Viņš mīlēja jau no agras, jaunības folkloru. Viņš interesējās par tautas dziesmām, par teikām, pasakām. Tā viņam ir viena tāda stabila līnija, kas visu mūžu iet cauri. Un tā ir tāda maiga, liriska un romantiska. Un tad ir otra līnija, kas ir varbūt skarbāka, kas ir sevišķi tāda izpausme gūta 20. gadu pirmajā pusē. Tad tas ir, kad pievērsās dažādiem tādiem ekstravagantiem meklējumiem, nedaudz tur kubismam, futurismam. Visu tā laika tie strāvojumi atstāja uz viņiem iespēju. Kaut kas no tā suprimātisma, absolūtā lakonisma. Ja, ir arī Strunkas ģeometrizācijā savas pēdas atstājis, un Strunka, starp citu, ir no retajiem latviešu māksliniekiem, kurš šo ismu pats piemin arī savās atmiņās. Strunka ļoti labi iekļaujās visā tā laika, tajā mākslas panorāmā, kas arī ir Eiropā. Ar nelielu nokavēšanos gan var būt, ja, bet tomēr viņš tā ļoti, ļoti labi organiski, ja, tur ir pa vidu. Strunka 1923. gada februārī aizbrauca uz Berlīnu. Līdzīgi kā visi tā laika modernisti ar kultūras fonda atbalstu. Un Berlīne ir tā vieta, kur Strunka iepazīstas ar futūristiem. Jā, ar tā saucamajiem Berlīnas futūristiem, ko vada galerists Ruggero Vasari, kuram arī netīri aizkomandējis uz Berlīni izvērst futūristu darbību pēc Pirmā pasaules kara šajā te virzienā. Ja? Vasari atver galeriju, tad privātu futūrismu direkciju, un pirms Strunkas Kārlis Zāle, mūsu tēlnieks, ir Berlīnē galvenā figūra, kur veidojās arī pārējo iebraukušo latviešu kontakti.
Un tad tā ir tā stīga, kas aizsākās Berlīnē, un tieši pēc Vazārī ierosinājuma tā paša 23. gada rudenī Strunke nokļūst Romā. Viņš ir šis Vazārī protežē, un viņš nokļūst Romā tā laika avangarda pulcēšanās vietā, kas tobrīd ir šī Casa d'Arte Bragaglia. Ja? Un eksperimentālajā teātrī, ko vada Antons Giulio Bragaglia. Tas ir tas viņa iespaidu loks. Ja? Tādu tiešo kontaktu loks. Ja? Tā saucamie otrā viļģa futūristi. Tie principi, kurus sludina Strunke un viņa līdzgaitnieki, nav pieņemami tādiem akadēmiskās mākslas un klasiskās tradīcijas pārstāvjiem, ja? Vecākās paudzes māksliniekiem. Protams, tās ir sadursmes par ne tikai tādu teorētisku uzskatu līmenī, bet arī zināmā mērā maizesneids. Ja? Iespēja vietējā mākslas tirgu, lai kāds viņš ir, savus darbus realizēt. Ja? Visam fonā vēl ir arī Latvijas Mākslas akadēmijas dibināšana un pretī modernisti ar saviem uzskatiem par kādām brīvajām darbnīcām, ja, ko Suta, piemēram, pauda, ja, un tā ir konkurence. 20. gados, kā jau modernisti, viņi ļoti interesējās par franču glezniecību, un kā Uga Skulma raksta, bija tas žurnāls Esprit Nouveau, tagad Niklaus Strunke saņem šo žurnālu, aiziet pie Uga Skulmas, franciski Niklaus neprot, un tagad saka, tad tu izlasi man, jā, kas tad tur ir rakstīts. Man ļoti interesē raksts par ornamentu, par etnogrāfiju, un tagad Uga Skulma lasa, un tad tur ir rakstīts, ornaments, tas tā kā savas iespējas izsmēles, tas vairs nav tik tāds izmantojums, varbūt viņš ir jāvarēja, un vispār tetovējumi jau arī ir ornamenti, un tie, kas tagad tetovējums izmanto, tie ir deģenerāti, un Niklājam Strunkam to tik vien vajag, viņš uzreiz paķer žurnālu, aizskrien uz suku pie Romāna Sutas un spulgām acīm, tagad tur iekliedzās, tu esi deģenerāts, ja? Romāns Suta neko nevar saprast, kāpēc viņš tā tiek apvainots, ja? Viņam uz rokas ir ietetovēts ēnkurs, jo savulaik viņš ir bijis jūrnieks, ja, tad ar savu brāli Reinholdu aizbēdzis ir uz kuģiem, ja, izbraukājis tālās jūras, atgriezies atpakaļ, un Romāns Suta paliek kā sālstaps, ja, un beigās Niklaus Strunke jūtās ļoti varens, ka viņš vienreiz Romānam Sutam aiztaisīs muti ciet. Niklaus Strunke sākotnēji jau sāk strādāt ar porcelānu 1925. gadā, un tas jau ir krietni laiku pirms Riporta dibināšanas. Mēs varam pašķirstīt vecos laikrakstus un skatīties un redzēt, ka 1925. gadā ir 2 šķīvju zīmējumi, ja, Niklaus Strunkes izpildījumā. Viens ir veltīts strēlnieku tematikai, otrs ir tādai latviskai idiliskai ainavai veltīts. Un šie šķīvi tad bija jāapdedzina, un apdedzināšana, acīm redzot, varēja notikt tikai darbnīcā Baltars, kur Romāns Suta bija viņa paziņo un draugs un arī karabiedrs. Arī 25. gadā izstādē, kas notika muzejā, Rīgas mākslinieku grupas izstādē, arī Strunkes darbi tiek pieskaitīti pie Baltara darbiem, kas ir ļoti interesanti un par ko it kā neviens arī nerunā, bet reāli šādus darbus mēs vispār neesam redzējuši. Bet arī interesanti ir, ka 26. gadā viņš piedalās arī dziesmu svētkos, un dziesmu svētku laikā arī Baltars veido piespraudes, saktas, ja, lai rotātos. Un kā viens no māksliniekiem, ka šīs porcelāna saktas apglezno, arī minēts Niklaus Strunke. 28. gadā viņš strādā burtniekā, tad viņš dod savas skices burtnieka apgleznojumam, un burtnieks ir darbnīca, kuru sponsorē Emīlija Beņāmiņa, tad preses magnāta Latvijas. Un tur tiek ražots ļoti dažādi porcelāna izstrādājumi, ir arī suvenīru produkcija, ir arī tādi mākslinieciskāki darbi, kā pašam Vidbergam, ja, bet arī ir Strunkes darbi. 1933. gads jau ir tas laiks, kad tiek dibināts Ripors, ko viņš dibina kopā ar Erastu Šeicu. Un varbūt es domāju, tas ir saistībā tieši ar 8. latviešu dziesmu svētkiem, jo viņam tiek pasūtīts uz 8. latviešu dziesmu svētkiem plakāts.
Un uz tā plakāta ir redzams tad senais krīvs ar kokli rokā, un aiz muguras tur 3 skaistas daļavas meitenes, jā, un varbūt viņas arī var uzskatīt par latviešu mitoloģiskajām dievietēm, ja mēs tā ņemam tādā senvēstures tādā aspektā, jo viņiem ļoti interesē arī tieši latviešu senvēsturi. Pats sižetisks zīmējums ir arī tieši uz vienu no porcelāna šķīviem. Tas ir ļoti interesanti. Un viņš izveido kādu 8, mēs zinām 8 šķīvis, bet arī vēl periodikā ir 9. šķīvis, ja, tā attēls, kas ir veltīti latviešu senvēsturei. Sentkarēvis, ko mēs redzam šķīvī, ir ļoti dīvaina rakstura tvērumā parādīts, jā, jo viņš ir ļoti tāds manierīgs un medības suns izskatās drīzāk pēc dalmācieša, jā, nevis īsti medības suņa. Zināmu tādu nozīmi tur spēlē arī tas, ka viņš ir sekojis art deco tieši stilistikai, tad ar visiem šiem te zigzagiem, jā, un ar šo kustības iespaidu, ko pastiprina diagonālās līnijas, jā, tā kā tas arī viens no interesantākajiem šķīviem. Ļoti daudz mākslinieks, kas ir daudzpusēji, ļoti daudz ko darījuši, sauc par gleznotājiem. Un Strunke arī patiesībā uzrunā parasti vienmēr kā gleznotājs viņš ir. Kā atcerās Ugas Kulme, Strunke ir gribējis, lai par viņu runā kā par gleznotāju. Un arī kaut kādus papildus darbus ir meklējis, tāpēc, lai varētu tomēr pastāvēt un izteikt sevi kā gleznotājs. Ja salīdzina visu viņa atstāto mantojumu, tad, manuprāt, jāsaka, ka viņš vairāk ir zīmētājs un ilustrators. Un glezniecība, jā, varbūt tās viņam tajā radošajā procesā tas bija tas pats galvenais, bet daudzuma kvantitātes ziņā ilustrācija un zīmējumi noteikti ir vairāk, un viņam viss tas process ir bijis arī visu pārējo, ko viņš ir darījis, teātra, scenogrāfija un trauku apgleznošanu, ko tikai viņš nav darījis, visu kaut ko. Zīmējums ir bijis tas pamats. No scenogrāfijas, manuprāt, viņš ir iegūs ilustrācijā tādu ļoti labu, skaidru plānu dalījumu, kompozīcionāli tā ļoti labi izkārtot. Un viss tas ir tāds nosacīts, uzbūvēts, jā, bet tādu ļoti labi izjūtu un pārliecinoši visu to dara. Abi divi ar Vitbergu. Viņi tie vieni no ražīgākiem un arī patiesībā interesantākie. Ar ļoti labu izpratni un jušanu, kā ekslibris darbosies grāmatā. Iziet cauri latviešu modernistam savam vētras un ziņu periodam, jā, ar visiem šiem ģeometrizācijas kaislībām un 20. gadu vidus. Tas ir sinhroni. Visā Eiropā ir šī atgriešanās dažādos veidos pie vizuālās realitātes, pie klasiskās tradīcijas, pie vecmeistaru iespaidiem, un tur arī Strunke atrod to savu nišu, ja, un palasot pašu Strunki. Viņš saka, mani mīluļi, vecie itāļi. Strunke patiesībā var pateikt, jebkurā gadījumā vienalga kā. Viņš ir mēģinājis visu kaut ko darīt. Modernists un ļoti pat akadēmiski kaut ko un klasiski to dara un visu, ko izmēģinājis, bet uzreiz var pateikt, ka tas ir Strunke. Viņam piemīt tā izcilā īpašība, ka viņš vienmēr saglabā savu to personīgo attieksmi, redzējumu, to formveidē un kompozīcijā, visu to savu es viņš saglabā. 1944. gadā pametot Latviju no Kurzemes krasta bēgļu laivā, pārceļoties pāri jūrai uz Zviedriju. Un arī dzīvojot Zviedrijā, Strunke sevi nesajūt tur. Un tā liekas, Strunkem pirms tam ir bijušas Kauguļciema vasaras otrā jūras pusē vai kā. Viņš dodas zīmēt, gleznot, un dienas grāmatu ieraksti liecina, ka viņš Zviedrijā nejūtās labi, neiedzīvojās.
Iznāk tomēr tā, ka tā Itālija ir tā otrā dzimtene un arī apglabāts. Teiksim, aizejot, viņš tiek Romā, protestantu kapsētā, un uz Niklāva Strunkas kapa ir balta marmora, bet kā latviešu tāda kapu zīme uzraksts māksla ir mūžīga. Viņš ir apglabāts. Un, protams, atkal kādus laikabiedrus lasot un tās atmiņas pāršķirstot. Un tie, kuri ir apmeklējuši Strunki šai Romas kapsētā, satiek arī kaķus. Jo un jūtās kā Strunkas dvēseli vai kādu citu liecību no Strunkas, kādu zīmi saņēmuši, jo tie kaķi, ja jūs paskatīsieties ilustrācijas, Strunkas pasaka ilustrācijās, parasti staigā arī kādi kaķi.